25. februārī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentu pašpārvaldes telpās notika svinīgā domas sēde, kuras laikā tika ievēlēts jaunais SP vadītājs. Šoreiz pašpārvaldes telpas bija necerēti pilnas, jo ieradušies bija ne tikai jaunievēlētie domnieki, bet arī dažādi interesanti un pat universitātes absolventi. Sēde tika atklāta ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Lauras Gaveres pārskatu par vēlēšanu gaitu, rezultātiem un vēlētāju aktivitāti dažādos griezumos. Pēc tam abi izvirzītie kandidāti, Artūrs Bukons un Pēteris Mičulis, izklāstīja savu redzējumu par pašpārvaldes turpmāko darbu, valdes struktūru un pašpārvaldes mērķiem. Tad sekoja jautājumu daļa, kuras laikā uz vēlēšanām atnākušie jaunieši aktīvi uzdeva jautājumus abiem amata kandidātiem saistībā ar turpmāko darbu, jaunu aktīvistu piesaistīšanu, motivēšanu, pieredzi un vadītāju spējām, kā arī hobijiem. Tālāk sekoja sēdes paša svarīgākā daļa – studentu pašpārvaldes vadītāju vēlēšanas, kuru laikā aizklātajā balsošanā 21 ievēlētais domnieks un viens katras LLU fakultātes pārstāvs izvēlējās viņam tikamāko kandidātu. Un balsošanas rezultāti ir sekojoši. Ar 14 pret 13. Par jauno studentu pašpārvaldes vadītāju kļūst Artūrs Bukons. Sveiki, studenti! Man lielais uztraukums ir pāri, un mēs esam noskaidrojuši, kurš šogad vadīs studentu pašpārvaldi. Līdz ar to ir beigušās arī savstarpējās partiju ķildes un kaislības ap vēlēšanām. Tāpēc tagad ir pienācis laiks kopīgam darbam un kopīgai izaugsmai. Vienīgais, ko es saviem kolēģiem nevaru apsolīt, tas ir viegls gads. Turamies!